Nu, tad labvakar visiem, kas skatīsies mūsu sarunu ierakstā, un labrīt visiem klātesošajiem. Šodien mums būs saruna par decembra sēņu izaicinājumu, un neviens man neatbild. Decembris jau vēl nav. 1. aprīlis gan arī nav. Tikai mazliet aprīļa joku, jo mums ir 1. aprīlis, un 1. aprīlī mēs parunāsim par tiešām aprīļa sēnēm. Un mums iekrita tā, ka gan izsludinājām, kuras sēnes tad ir aprīlī, gan arī Zoom saruna mums sanāk tieši jau 1. datumā. Nu, lūk, tad es sākšu un šērošu prezentāciju. Es saprotu, ka visi var redzēt. Man vien lūdzu apstiprinājumu. var. Ir labi. Tad kā mums ir gājis 1. ceturksnī? Tas kopsavilkums uz šo brīdi ir tāds, ka līdz šim nav noziņotas 2 sēnes. Tā kā vēl visi laipni lūgti pameklēt, paskatīties un galvenais ieziņot Facebook grupām smadzeņveida receklini un priežu cetrāriju. Noteikti, ka kāds ir redzējis. Man šķiet, ka es arī redzēju Facebook grupā, bet nebija pielikts pie atradumiem, un līdz ar to punktus nevaru skaitīt. Bet kopumā ar atrašanu sanāk veicās atrastas pārējās visas sēnes ir. Par tiem, kas šobrīd ir līderos, personas joprojām mums ir slēptas, bet ir izvirzījies viens līderis, tā kā pārējie vēl ir visas iespējas panākt un mainīt rezultātus. Tā, šī mēneša tēma mums tāda papildus kā bonusa, kas katrā Zoom reizē mēs apskatām kādu īsu sarunu, vēl papildus to tēmu, ir sarkanā grāmata. Un tā kā mums šajā mēneša izaicinājumā viena sēne ir pieminēta sarkanajā grāmatā, tad mēs gribējām atgādināt, varbūt ir kāds, kurš vēl nezina, ka sarkanās grāmatas saturu var redzēt internetā sarkanāgrāmata.lu.lv. Un pati sarkanā grāmata nav iegādājama, bet saprotu, ka to varēs apskatīt bibliotēkās, dabas muzejā, un varbūt vēl pie kādiem īpašiem cilvēkiem, kas šo grāmatu ir ieguvuši. Tad, tūlīt arī pēc kārtas sāksim apskatīt visas aprīļa uzdevuma sēnes un ķērpjus, bet tā kā izskatās, ka Diāna vēl nav atpakaļ, viņa būs pēc brītiņa, un tad par tām sēnēm atnāks Diāna pastāstīs. Un tad pirmā, kas šodien būs mums saruna par krātera urnulu. Krātera urnula ir ļoti skaista sēne, kuru es ilgstoši ļoti gribēju atrast un meklēju, kur man aizbraukt, kur man viņu skatīties. Līdz pēkšņi pagājušajā pavasarī es viņu atradu atkal savā Lazdu kalniņā. Tā kā līdz šim es viņu nebiju nekad pamanījusi. Tā ir tāda tumšas krāsas, no brūnas līdz melnai tādiem toņiem, kausveida tāda sēne. Viņai ir tā kā bumbas veidola. Protams, uzreiz parādīšu šeit pie tām bildēm. Sākotnēji ir tā kā cieši ciet ir tas bumbulītis, un tad viņš atverās tā kā tāda tulpīte ar tādām maliņām. Un vēlāk jau vispār ļoti plaši atverās. Tad, kad ir mitrāks laiks, tad ir tādas krāsas ir sulīgākas pēc maniem novērojumiem, bet tādā sausākā kā šajā pavasarī, tad tāda blāvāka un arī tāda sausāka. Un kā var šeit redzēt kreisajā pusē attēlā, tad tiešām tā pamanīšana pavasarī ir diezgan sarežģīta, jo ir zem lapām, un krāsas ir tādas, tiešām vajag ļoti, ļoti ieskatīties, lai atrastu. Tad augu uz kritušiem un trupošiem ozolu un
arī citu lapkoku zariem. Pārsvarā atrodam veco lapkoku mežos un parkos. Un ģints nosaukums nozīmē maza urna, tā kā arī tas izskatās. Un angliski to arī sauc par velnu urnu, jeb devils urnu. Sastopama ir pavasarī, tā kā šis būs pats piemērotākais laiks, lai to atrastu. Kā jau pieminēju, ka mums šajā mēnesī ir viena sēne, kur ir sarkanajā grāmatā, tā ir tā kā apzīmēta, klasificēta kā stipri apdraudēta, tomēr diezgan vēl ir atrodama. Interesantais fakts, ko man atsūtīja Diana par šo sēni rakstā, kas ir zemāk pieminēts, ka tā it kā dzīvo tādu kā dubulto dzīvi. Sākotnēji viņa kokā bojā audus, un tad tas koks, kad tā kā saslimdina ar vēzi, un tikai tad, kad tas stumbrs ir nokritis zemē, tikai tad uz tā aug šīs te urniņas. Un tad to koku tā sēne noārda. Tad vēl interesants, nezinu, vai man sanāks video, šai sēnē līdzīgi kā citām sēnēm, kosēnēm, ja uzpūš ar dvešu vai arī ar vēju uzpūš, tad var redzēt, kā uzvirmo sporu mākonis. Man laikam negribēju no prezentācijas iet, bet te jūs redzēsiet. Tā, kā es tagad atpakaļ tikšu uz prezentāciju. Viena mirkli. Man izgāja ārā. Tā ir tehniskas lietas. Tā ir vēlreiz nošērošu ekrānu. Nu. Jāiet no sākumā. Labi. Jā, un tad par krāteru Urnulu mums vēl palika informācija par novērojumiem. Dabas datos šobrīd ir reģistrēti 96 novērojumi un iNaturāls tā 3. Tad nākamā sēne, par ko es vēlējos pastāstīt, ir Rievainā Sānause. Šo sēni es atradu pagājušajā pavasarī, aprīlī, meža ceļa malā, tā kā pie grāvīša, uz sarkanā plūškoka, un koks bija dzīvs, un tā kā upes malu tādā saulainā vietā. Bet šogad tas koks jau tika nozāģēts pagājušajā vasarā, un tomēr tā sēne joprojām arī augustā nozāģētā koka. Krāsiņa ir tāda kā miesas krāsa, tāda, un viņa ir rievainas lapiņas. Šeit var labāk redzēt, tās rieviņas ir līdz kātam labajā pusē attēlā, var redzēt visam kātiņam, līdz apakšai ir rieviņas. Ir novērots, ka šī sēne aug gan pavasarī, gan rudenī, un kā šeit redzams, sezonalitātes kartē arī novērojumi ir bijuši, un ir diezgan reti sastopami. Dabas datos 10 novērojumi ziņoti, un iNaturāls tā 5. Tā, tad laikam es tagad došu vārdu Diānai. Jā, es noteikti gribēju pieminēt, ka Sēnes LV šodien tiks paplašināts apraksts par Rievaino Sānausi. Labvakar, tad vārds liekam man, ja? Man te jauki spīd saulīte. Un pavasaris nāk. Bet mūsu šī mēneša sēņu komplektā mums ir arī 2 piepes. Tātad viena ir bērzu lapiņu piepe. Augķermeņi ir viengadīgi ar tādu pūkaini sarainu virspusi. Virspusē ir redzamas joslas. Var atrast visu gadu, lai gan svaigākā, protams, ir augšanas periodā.
vairāk uz rudeni, bet šī vispār var augt arī citos gada laikos, tīri labi justies, ja vien nav pārāk augsts un nav pārāk sauss. Krāsas viņai ir no baltas, krēmkrāsas, var arī būt tāda drusku brūngana, un, kā jau te ir rakstīts, mēdz apaugt ar aļģēm. Apakšā ir lapiņām līdzīgas struktūras, nu, viņas vistuvāk laikam lapiņām ir no tādām piepētīgajām sēnēm. Mīkstums ir šķiedrains, aug uz lapkoku koksnes, visbiežāk uz bērziem, bet ne tikai. Pēc šīs bildes es teiktu, ka sēni noteikti nevar. Viņai jābūt ir tomēr arī apakšpusē nobildētai, un nākamajā kadrā ir redzamas tādi dažādi varianti šai te piepēji. Tātad tās lapiņām līdzīgās struktūras ir ļoti izteiktas. Tiešām dažas iet no cepurītes malas līdz pat piestiprināšanas vietai, citas tā kā beidzās pusceļā. Un jūs šeit redzat arī to tipiskāko substrātu, kas ir bērs. Un blakus tā pirmā bilde, tas laikam nav bērs, tas vairāk izskatās pēc kaut kāda augšņa vai kaut kā līdzīga. Bieži aug lielās grupās, un viena no tām piepēm, kas labi saglabājas arī ziemā. Nākošo. Te vēl dažas krāsu variācijas, un es jums pēc dažiem kadriem parādīšu, kāpēc nepietiek tikai šo sēni nobildēt no virspuses, jo ir vairākas, neviena ļoti līdzīgas sugas. Un, ja kreisajā pusē tai piepēji tie sariņi ir izteiktāki, nu, jums man jātic, es vienkārši zinu, kā tur izskatījās, tad labajā pusē ir pavisam jaunas lapiņu piepes, nesen sākušas augt, un tām tie sariņi var arī nebūt tik ļoti izteikti. Tā piepe ir drīzāk tāda pūkaina, nevis izteikti saraina. Tālāk. Par izplatību es domāju, ka, protams, ka iNaturalista karte galīgi neatspoguļo, tā tikai atspoguļo aktīvākos darbiniekus, kas tur darbojas no mums šajā te portālā, un dabas dati arī, es domāju, ka neatspoguļo pilno situāciju, jo sēni ir sastopami ļoti bieži. Un vajadzētu visai kartei būt noklātai. Bet, ja nepaskatās apakšpusi, tad vispār viņu ieziņot īsti pat nevar. Tālāk. Un nākamā, kura ir līdzīga, šai es nesarakstīju tādu aprakstu, kāda acē bija priekš pirmās piepes sataisīta, bet es pastāstīšu tāpat vārdiem. Arī līdzīgi iepriekšējai piepēji tā ir ar viengadīgiem augķermeņiem, starp citu šie augķermeņi ļoti garšo dažādām vabolītēm, un tā ir viena no piepēm, kuru savācot un atstājot kaut kur uz palodzes, tad var izrādīties, ka pēc kāda laika tur nekas pāri nav palicis, izņemot mazas vabolīšas un to dzīves pārpalikumus, ja tā var izteikties. Virspusē ir parasti gaiša, klāta ar sariņiem vairāk vai mazāk izteiktiem, nu šai ir ļoti izteikti sariņi. Mala parasti ir gludāka, nu tāda nopaļotāka. Šeit tā drusciņi izplūkāt izskatās mala, bet viņa parasti ir tāda apaļa. Apakšpusē ir apaļas poras, kas sākumā ir baltas, bet tādai sēnei augķermenim pieaugot, viņas paliek tādas brūnganas līdz pat pelēcīgas. Tā ir viena no pazīmēm, kas palīdz to atšķirt no citām tauriņu piepēm, jo arī citas mēdz būt diezgan gaišas, un tad pagriežot otru pusi var redzēt, ka apakšpusīte ir gandrīz tāda pelēcīga. Es atradu pāris interesants faktus par šo sēnu, un es vienkārši esmu iekopējis angliski, piedodiet. Tā sanāca, ka ir dažādi pētījumi arī medicīnā, tāpat kā par iepriekšējo bērzu lapiņu piepi, tā arī par šo ir dažādi pētījumi. Un interesants fakts, ko es te atradu, piemēram, ka tās dzīves gaitā rodas enzīmi, kas var sadalīt sintētiskās krāsvielas un toksiskos industriālos atkritumus kaut kādus. Tie visi pētījumi ir, es domāju, tādā diezgan sākuma stadijā, un īsti rūpnieciskā izmērā nekas no tā netiek izmantots, bet perspektīvas ir. Un tāpat šī piepe, tās micēlijas, ir izturīgs pret augstu svina līmeni. Un tādā veidā var palīdzēt augiem izdzīvot piesārņotā augsnē.
Mehānismi es īsti līdz galam nesaprotu, to man nejautājiet, bet tādi fakti pastāv. Nākamo kadru. Nu, šeit ir vēl daži tipiski varianti. Kreisajā pusē bildē man ļoti patīk tas, ka ir sariņi izteikti redzami. Tos vislabāk ir šādā rakursā redzēt no malas skatoties. Tad vidējai ir redzama tā zaļā krāsa, kas nav pašas piepes krāsas, bet tās ir aļģes, kurām ļoti patīk šajos sariņos dzīvoties gan sarainai tauriņpiepē, gan arī bērzu lapiņpiepē, par kuru bija runa iepriekš. Un labajā pusē arī ir divas tādas interesantas lietas. Viena ir, jūs redzat, ka no virspuses viņi praktiski neatšķiram no iepriekšējās sugas, no bērzu lapiņpiepes, bet pagriežot otrādi redz, ka ir šīs poras, kas ir apaļas, un tā pelēcīgā krāsa. Pavisam jaunām viņi ir mazāk izteikti, un vecākām viņi vairāk izteikti. Un vēl viena lieta, kas šajā bildē ir redzama, uz mazā zariņa blakus ir cinobra sarkanā piepe, kas ir ļoti bieži kompānijā ar saraino tauriņpiepi. Sastopama retāk ar pašu saraino tauriņpiepi, bet gandrīz visur, kur ir atrodama cinobra piepe, ir blakus arī sarainā tauriņpiepe. Iespējams, ka tām arī pastāv kādas savstarpējas attiecības, kā tas mēdz būt ar citām piepju sugām. Es šeit gribētu iestarpināties. Mans novērojums, ko es ievēroju, tur, kur ir cinobra piepe un sarainā, man vienmēr atrodas arī kātiņa piepe uz tiem zariem. Tas substrāts varētu būt līdzīgs, jā. Par substrātu es laikam nepieminēju, ka sarainā tauriņpiepe uz dažādiem lapu kokiem mēdz augt. Nu, tiešām uz ļoti dažādiem. Jā, nav tur nekāda likumsakarība, uz daudz kā var būt. Nākamā. Nu, un te es saliku dažas galvas jaukšanai līdzīgās sugas. Tātad no virspuses zaļā ar aļģiem apaugus un nedaudz saraina, varbūt vienkrāsas cerēna, kreisajā bildē, un labajā bildē var redzēt šīs piepes apakšpusi. Tās poras ir tādas ļoti neregulāras ar tādām kā saplēsājušām tām sieniņām, un nu, tādu kā sīku smalku labirintiņu un plānas sieniņas ļoti, tā kā no virspuses varbūt līdzīgi iepriekš minētajām divām. Nākamā. Es šoreiz ļoti pacentos. Vēl viena, kas līdzīga ir gan no virsmas, gan no apakšas, ir smaržīgā tauriņpiepe. Tā nav tik saraina, nedaudz tādi gludāka virspusīta, bet nav arī pilnīgi gluda. Arī tāda nedaudz grubuļaina, vilnaina. Apakšpusītē arī ir apaļas poras. Izskatās līdzīgi kā sarainai tauriņpiepē, bet šī parasti ir biezāka, tāda pamatīgāka, un jaunai ir raksturīga ļoti izteikta anīsa smarža. Substrāts līdz šim reģistrēts ir vītols tikai pie mums Latvijā, un parasti aug vai nu upju ielējās, vai kaut kādās gravās, tādās vietās, kur paaugstināts mitrums, bet nevienmēr ar sēnēm, vienmēr ar izņēmumu. Labi, nākamo. Un vēl vienu trešo pēdējo līdzīgo es pieliku tādu, kuru arī šobrīd tiek pieskaitīta pie tauriņpiepēm, lai gan pirms tam bija citā ģintī ielikta. No virspuses ļoti saraina. Tiešām, man liekas, gandrīz vai vissarainākā no visām, un tā ir krāšņā sarene. Krāsa viņai ir vairāk brūngana, balta šī nekad nebūs. Un apakšpusē ir tādas ļoti raupjas apaļas poras, atkal apaļas, tāpat kā iepriekšējām pāris sugām un brūnganā krāsā. Šī suga ir raksturīga apsēm, bet arī tuvu radniecīgajām papelēm. Tā, tas ir tas, ko es laikam gribēju par viņām teikt. Vēl varu piebilst, ka no šīm no visām līdzīgajām tauriņpiepēm un tām var izgatavot arī jauku papīra masu. Tas ir no radošās puses šoreiz. Sarainā tauriņpiepe ir izplatīta pilnīgi visā Latvijā, un šoreiz dabas datu karte nedaudz labāk to atspoguļo. Bet, kā jau teicu, ja nenofotografē apakšpusi, tad augšpuse var būt arī mānīga. Tad novēlējums ir reģistrēt arī šo te, bet vienmēr bildē pagriezt arī augķermeni vai blakus nolikt vai nofotografēt no apakšas, kā jums
sirdsapziņu labāk atļauj un tā, lai redz gan augšu, gan apakšpusi, jo tiešām ir vairāks ar līdzīgām virspusēm. Tā kā lai veicas meklējumos. Paldies, Diana. Es saprotu, ka šis būs visgrūtāk identificēt uz punktu skaitīšanu no ilgtajām bildēm Facebookā. Varbūt pat būtu jālūdz pierakstīt kaut kādas pazīmes klāt. Nu, ko tad tagad dosim vārdu Initai Tuliņ, mēs pārēsim. Lūdzu. Tā, vēl viena atpakaļ. Man pareizi ir laikam. Jā. Nu, tādi laiki pienākuši, ka nevienas lapiņu sēnes, nevienas cepurīšu sēnes šeit nav. Un man jāstāst par asku sēnēm. Es gan varu atzīties, ka es asku sēnes ļoti slikti zinu. Nekad bija viņām tāda īpaša uzmanība neesmu pievērsus. Un domāju, ka arī šeit mums ir cilvēki, kas asku sēnes patiesībā zina labāk par mani. Tā kā droši varat labot, papildināt, jā, tur gan Raivo, gan Edgars varbūt par atsevišķām sēnēm zina vairāk. Nu, brumbuļu sklerocīniju, nu, te ir tas klasiskais piemērs, kas notiek, jā, latviešu nosaukums veido vienkārši bišķiņu uzlabojot, pielāgojot latīņu nosaukums. Tā kā agrāk bija sklerocīnija, tuberoza, jā, tagad viņa ir kļuvusi par dumontīnija, jā, un likās, nu, kur te loģika, jā, pēc dumontīnija jāsauc par sklerocīniju, jā, nu, vienkārši tas ir saglabojies tas vecais nosaukums no tiem tālajiem laikiem, kad tā vēl bija sklerocīnija. Tipiska pavasara sēne ir tāds, nu, kaussēne, mazītiņš kausiņš ar garu kātu, un ļoti būtiski ir paskatīties, kas pie tā kātiņa pamatnes, jo tur ir tas bumbulis, sklerocijas, no tā arī tas nosaukums sklerocīnija, jā, agrāk bija arī tas latīņu nosaukums. Jā, pavrazitē uz balto vizbuļu sakneņiem, es nezinu, kā ar dzeltenajiem, vai tikai uz baltiem, vai uz dzelteniem arī. Un parasti var redzēt, ka tajās vietās arī tie baltie vizbuļi ir tādi drusku nīkulīgāki un švaki zied lapas vien, jā, un tad jāsāk meklēt starp tiem vizbuļiem arī tās sēnes. Nu jā, bet tur redzam, ka tad tipiski pavasara sēne, jā, tur ir tikai pavasaris tajā diagrammā. Nu, tālāk lūdzu. Nu, pieliku te vēl kādus attēlus, tur gan no tīmekļa, kur var redzēt, kur ir kopā ar to balto vizbulīti, gan arī te ir viens mans attēls ar kātiņiem, nu, tur diezgan švaki, laikam, tos bumbulīšus var saskatīt, bet tajā vidējā attēlā, nu, tur redz tādi melni bumbuļi pie kātiņa pamatnes. Nu, jā, tālāk. Ziņots, nu, dabas datos 85, nu, varētu būt noteikti vairāk, jo tā ļoti parasta suga, inaturālistā, nu, tur jau mēs tā mazāk esam līdz šim ziņojuši, nu, tur pavisam maz to ziņojumu, nu, cerams, ka būs vairāk. Nu, tālāk. Tā par ciborijām es labprāt vispār neizteiktos, ja, jo, nu, vismaz kādreiz mēs tā, visas ciborijas, mums bija automātiski spurģu ciborija, augus spurdzēm, ja, tu īpaši neskatījās, kāda spurdze tur apakšā. Nu, pavisam tāds mazs kausiņš, ja, pat mazāks par centimetru ar tieviem kātiņiem, jā, nu, it kā uz dažādām spurdzēm, bet tā nelaime ir tāda, ka ir arī citas ciborijas. Jā, šeit šī pati spuržu ciborija, garš kātiņš te var redzēt, nu, bet maziņas, viņas reizēm tiešām tur pāris milimetru tikai. Un tad, kad viņas izkalst, tad viņas vispār vairs nevar tajā paraudziņā atrast, un tur ar to mikroskopēšanu man arī līdz ar, jo es viņu vispār nevaru ieraudzīt izkaltuši, tad kādu tur mikroskopēšanu vairs. Bet, nu, būtu tā mikroskopēšana vajadzīga, un es ceru, ka mums uzradīsies kāds nopietnāks asku spēņu speciālists, kas tiešām, nu, ir jau mums tādi tagad arī, kas mikroskopē un skatās un salīdzina. Nu, un izrādās tās ciborijas mums tur neviena vien. Nu, un te ir attēli ir no
dabas datiem, te mūsu pašu cilvēku, tur tie, protams, redzēt nevar tur to vārdu, laikam, kam kura bilde, bet tur ir gan Revo, gan Astra, gan Sandis Laime, kas ir fotografējuši, lūdzu, augšņu ciborija, bērzu ciboriju, lazdu ciboriju uz dažādām spurdzēm. Es teikšu godīgi, ka es viņus neatšķiru, man joprojām visas ir spurģu ciborijas, un es ieteiktu varbūt arī šajā izaicinājumā, jo tas jau mums tomēr vērsts ir lielā mērā arī uz iesācējiem, ka vienkārši ieskaitīt ģinti, ciborija kā tāda, jo pārbaudīt mēs nevarēsim visticamāk, pēc tiem attēliem, un par to noteikšanu, nav nemaz tik vienkārši. Bet tā arī, man liekas, ka var darīt, mēs ieskaitam šajā gadījumā jebkuru ciboriju vienkārši. Labi, protams, ka viņi ir pateikti, un labi, vēl labāk, ka pareizi noteikti, bet būs ciborija. Un tālāk. Atladnes Latvijā, arī mēs nevaram zināt, vai tik tiešām tās visas ir spurģu ciborijas, Iespējams, šo vidū vēl ir arī citas, bet ziņojumi nav ļoti daudz, viņi ir diezgan grūti ieraugām, tomēr ļoti maziņa. Tā kā, ziņojam un mēģinam pateikt tiešām, kura ciborija. Būtu labi, ja izdotos. Tālāk. Un bisonektrija. Vienreiz kādu reizi es tā mēģināju izburties cauri un saprast, kas tad tur īsti ar tām bisonektrijām. Redz, viņi arī mums sākotnēji viņi mums bija inermīzija. Tagad viņi ir kļuvusi par bisonektriju, un tā kā mums tas asku sēņu saraksts nav vismaz mūsu pašu apstiprināti latviskie nosaukumi, mēs varam kaut ko drusciņu pamainīt. Agra pavasara sēne arī ziemā, patiesībā var būt arī pat atrast varbūt rudens pusē, un aug uz dzīvnieku mēsliem, turklāt ne tikai uz mēsliem, arī tur, kur tas briedīts, salnīts, stirniņi ir vienkārši pačurājuši. Un tad viņi tur kaut kur ir gulējuši, tur ir izgulēta zeme tāda, izmīdīta, un tad viņš tur ir piecēlies un pačurājis, un tad tur tās sēnes sauri. Bet, te jau arī tas pats, kad ir, tā jau nav vienīgā bisonektrija, te ir vēl attēls vēl ar dažādām bisonektrijām nākamais, Arī tātad, un es arī neesmu ļoti pārliecināta, ka tā viss ir zemes bisonektrija, tiešām. Un tālāk. Un te man arī, man bija tajā pirmajā attēlā, tur bija man vienkārši komposta kaudzē, bija no kaimiņiem, tur vien brīdi bija aitu mēsli. Un tā ir uz aitu mēsliem komposta kaudzē. Un tās jau ir tie otrais, trešais attēls, tur vienkārši ir pievilkts vairāk tūplāns, tā ir tā paša mēslu čupiņa. Es vienkārši, godīgi sakot, nepaskatījos, man viņas bija noteiktas, bet es nepaskatījos savā tajā krājuma datubāzē, kā tad es viņas tur biju noteikusi. Arī ir vajadzīgs mikroskopēt, un es domāju, ka te mums arī ir cilvēki, kas varbūt varētu nokomentēt un kas tiešām nedaudz par atšķiršanu, kas kaut ko zina labāk par mani, tā kā varbūt lūdzu uzreiz var kāds pievērsties, kamēr neesam tālāk aizgājuši. Es varbūt varu nesen lasīju, ka tā atšķirība ar to dzelteno inermīziju ir tas, ka tai patīk, kur ir dedzis tieši, tā ir tā, ka viņa ir atšķirīgas tās, tā vide biotops, kur viņi aug. Ja tas ir mežs un tā ir sulīga augsne un tur ir tie dzīvnieki bijuši, tad tā ir zemes. Bet tas bija vienā rakstā, noteikti, varbūt Edgars neredz ir vēl, vai kāds var vēl pastāstīt sīkāk par to atšķirību. Un vēl tai bisonektrijai zemes tas tāds kā balts vai nedaudz grotens vai tīklots tāds apakšā redzams
tas tīklojums, bet tai otrai tā kā nesot. Tā es sapratu, ka tādas ir tās atšķirības. Jā, bet šeit varbūt arī, kad mēs varam ģinti ieskaitīt, ja, jo mums te pašiem tur ir šaubas, ja, un vienkārši nevajag mums tos jaunpienācējus uzreiz nobiedēt, ja, kad šito nevar pateikt, jo, piemēram, tajā inaturālistā tur jau daudzām tādām mūsu it kā zināmām sugām, tur, piemēram, labāk nerakstiet Austrijas agreni, jums noteikti kāds to apstrīdēs. Agreni un viss nevar pēc bildes pateikt, ja, tā kā varbūt arī pietiek, ka ģinti arī būs labi. Nu jā, un te arī es arī neesmu pārliecināta gluži, vai visas tiešām ir tās zemes bisonektrīzes, un nav daudz ziņojumu ir maz, ja, tā kā, te ir gandrīz, jā, tā, kas tam. Es atsevišķi izdalīju dzeltenā inermīzija, dabas datos ir daudz vairāk nekā zemes bisonektrija, bet arī ļoti liela tā iespējamība, ka Jā, iespējamība, ja mēs nevar jau pēc tiem attēliem vien pārbaudīt. Jā. Ja kāds tur ir mikroskopējis, tas bija diezgan sen, ka es viņas mikroskopēju, bet cik es atceros, tad tur laikam diezgan labi varēja atšķirt tās sporas, ka tur tās sporas ir diezgan labs rādītājs. Inita, jā. Ļoti labs rādītājs par labu zemes bisonektriju ir tas, ko sauc par subikulu, tātad tas balts vai šķietam pelējums, balts vai zaļgans. Ja tas ir diezgan slānīgi, tad tā ir zemes bisonektrija. Jā, bet es tai manējai tur nebija nekas īsti. Ja nebija nekas, tad tā lieta kļūst šaubīgāk, bet ja ir, tad ir ļoti. Un Raivo varbūt var kaut ko piebilst, viņš labi vispār zina askusēnes. Es domāju, ka labāk par mani askusēnes noteikti. Es noteikti mikroskopētu, es neminētu pēc bildēm. Jā, tā tas arī ir patiesībā, jā, ka ir jāmikroskopē. Bet paldies, Lilsinta, tad dosim vārdu Raivo. Sveiki visiem! Šomēnes ir izvēlētas divas ļoti skaistas ķērpju sugas, par kurām es labprāt pastāstīšu. Tātad pirmā ir parastais plaušķērpis. Pat cilvēki, kas uz ķērpiem ir uz jūs, zina par plaušķērpi. Tā ir tāda diezgan ikoniska suga, viegli atpazīstama. Skaitās kā dabisko mežu suga. Noteikti arī reti sastopama. Un šajā prezentācijā šī nav vienīgā, kas ir sarkanajā grāmatā. Šī arī ir sarkanajā grāmatā, lai gan kategorija ir zemāka, tātad NT, gandrīz apdraudēta suga. Var atrast uz ošu, kļavu vai apšu stumbriem, kas ir biežākie ziņojumi, bet arī uz citiem. Piemēram, ir ziņojumi par valriekstiem, uz valriekstu stumbriem, gan uz ievām, lazdām, pat uz egliem. Tātad suga ir arī dokumentēta kā ārstniecībā izmantota jau gadsimtiem ilgi, vismaz kopš viduslaikiem. Tas grafiks virsū 1485. gada Hortus Sanitatis dokumentēta, ka plaušķērpis ir ticis izmantots gan plaušu slimību ārstēšanā. Lai gan ņemot vērā, ka suga ir reti izplatīta, tad nevajadzētu cilvēkiem aicināt plaši ievākt lapoņus. Novērojam grafiks ir diezgan sezonāls. Tas tikai parāda, ka cilvēki, manuprāt, vairāk dodas dabā, jo sugu var novērot arī ziemas spalgonī. Nākamais. Tātad, kā jau minēju, parasti literatūrā tiek minēts, ka suga ir dabiskos mežos, sastopama platlapju mežos, lai gan nevienmēr tā tas ir. Kā mums pašas Latvijas pieredze rāda, ir atrodami arī senos mūžus parkos, apstādījumos, pāris piemēri Gaujiena, Druviena, Ģercēni. Arī senās ilglaicīgās kapsētās plaušķērpis ir novērots biežāk uz kļavām un liepām. Apakšējā attēlā ir gandrīz dižliepa. Tāds viens plaušķērpi laponīts ir 40 cm zemes. Piemēram, arī pat viensētu pagalmos, gan pie Valkas pusē.
Vispār ir tāds cita dimensija, kad tur pagalmā aug plaušķēpes. Un arī biotopos parpveidpļavās pie gaujas var mēģināt atrast plaušķēpi uz kādu platlapju koku. Kamais. Un šīs bildes vispār ir, kā teikt, nu, citas dimensijas kapos, visi stumbri ir noauguši plaušķērpiem. Šādā kapsētā noteikti adusa ir svētīta, un tad bilde no eglis skujas, un viss ir noaugušas plaušķērpjos. Vienkārši tādas bildes sapņos rādās. Tātad par novērojumiem. Tātad dabas datos 413 novērojumi, kas ir interesanti. Tad plaušķērpes ir pati novērotākā ķērpju suga dabas datos. Tātad tā nav kāda plaši izplatīta, kas ir jebkur, bet gan īpaši aizsargājama un dabisko mežu suga. Tas ir interesanti, ka Zemgales reģionā un Kurzemes dienvidu austrumu daļā sugas nav nevienas atradnes. Arī sarkanās grāmatas projektā skatījāmies, nav nevienas atradnes no tā reģiona. Tā kā ir vēl iespēja, tas būtu tāds labs atklājums no tā reģiona. Un naturalistā arī 35 ziņojumi, noteikti vajag ziņot vairāk. Tā, mums vēl ir labprāt šomēnes ieskatīsimies tuvāk nagliņķērpjos. Parasti tiek izvēlēts tādas tādas viegli pamanāmas makro ķērpju sugas, bet šeit ir tāda mini 2 mm. Vajadzētu pielietot lupu. Tātad rūsganā henotēka Furigenea ir samērā viegli atpazīstama nagliņķērpju suga dēļ sava lapoņa ar tādiem raksturīgiem oranžīgiem plankumiņiem. Varat meklēt gan uz priežu, gan uz egļu mizas, ausokņiem, stumbiņiem. Daži ziņojumi arī no bērziem, no melnaukšņiem, mozoliem, pat uz senām koku ēkām un guļbūvēm un stāvbūvēm arī. Un ziņojumu skaits, tātad vasaras periodā ir vairāk ziņojumu, lai gan sugu var ieraudzīt visu gada garumā. Tad noteikti arī aprīlī es aicinu jūs atrast rūsgano henotēku. Tad šeit vēl dažas bildītes. Tad ir tāds padoms par nagliņķērpu fotografēšanu, kad ir nepieciešams nevis virsskats, bet gan tāds horizontāls skats, lai šo te augļķermeni ir iespējams, piemēram, novērot šo te apsārmi, jeb macēdību. Daudzām nagliņķērpu sugām tas ir vitāli svarīgi, lai noteiktu sugu. Rūsganai henotēkai gan biežāk skatāmies tieši uz laponi, šim te oranžajiem blankumiem. Var mēģināt arī ieraudzīt pilsētu tūmā, suga labi panes piesārņojumu, un ir pat ziņojumi no žogu mietiem, apdegušas koksnes un pat silīciju dioksīdu saturošiem iežiem. Diezgan plašs spektrs suga. Par ziņojumiem, dabas datos 63 ziņojumi, tā ir viena no biežāk ziņotajām nagliņķērpju sugām, jo diezgan viegli atpazīstama un arī diezgan plaši sastopama, un naturalisti tikai 12 ziņojumi. Noteikti vajag ziņot vēl vairāk. Šajā mēnesī ceru, ka šis aicinājums ziņot par šo sugu rezultēsies, kad būs vēl vairāk ziņojumu. Paldies, Raivo. Es vēl pati neesmu atradusi rūsgano henotēku un vēl nestādos priekšā, kā saprast, kuram kokam tiešām jāpieiet klāt, kas pa gabalu būtu tā pazīme, ka te varētu būt tie cenāk tādi mazi rūsgani plankumiņi. No attāluma to īsti nevarēs pateikt, ir jāpieiet stumbram klāt, un tad, ja skatās nagliņas, un tad skatās laponi, un ja ir šie oranžie plankumi, tad tā visticamāk būs rūsganā henotēka. Es domāju, noteikti tādiem jauniem kokiem nav vērts iet meklēt, ja? Tādiem prāviem, lielākiem, sanākiem. Tā, zegļu mizas reizēm pie sakņu kakla arī var mēģināt ieraudzīt.
Tātad var arī parkā meklēt, gan mežā meklēt. Jā. Nu, labi, ceram, ka mums veiksies. Paldies vēlreiz. Tāda īsti nezinu, vai mums ir kāds jauns dalībnieks, bet, nu, ja arī ierakstā skatīsimies, tad vēlreiz atgādināšu, ka par sēnēm var uzzināt un vairāk lasīt drošos avotos. Un jautājums pēc tam vēlreiz atgādināšu, kā mēs piešķiram punktus par atradumiem. Tātad ir jābūt piereģistrētam Latvijas Mikologu biedrības un draugu Facebook grupā. Tad atverot šo te grupu, pie izceltajiem ierakstiem ir piesprausti katra mēneša uzdevumi. Atverot šo te uzdevumu, kur ir visi 9 vai 10 meklējumie objekti, apakšā zem katra nosaukuma ir links, hipersaite uz to ierakstu, kurā jānoziņo ir atradums. Un tad atveram šo te konkrētajiem objektam, sēnei vai ķērpim veltīto atraduma ierakstu un komentāra laukā pievienojam attēlu, atrašanas datumu, teritoriju, tāpat pašvaldību, novads, pilsēta. Un arī, ja tas ir noziņots dabas datos vai e-naturāstā, tad var arī pievienot hipersaiti uz šo te noziņoto ierakstu. Un tad mēs piešķiram punktu par katru pareizās sēnes attēlu. Arī tad, ja tas nav atrasts, piemēram, ja tagad mēs atradīsim janvāra vai februāra sēni un ieliksim tajā ierakstā, tad par to arī būs punkts. Arī pat, ja tas būs ziņots dabas datos vai naturālstā, bet tā kā tas nav tajā mēnesī, tad par to tiek piešķirts 1 punkts. Bet, ja ir atrasts izaicinājuma mēnesī, tad ir 2 punkti. Nu, ja ir atrasts un nav pievienot hipersaita, bet 3 punkti, ja ir tajā mēnesī un vēl ir pievienot šī te hipersaita. Nu, tad gada beigās saskaitīsim punktus, uzvarētājus, apbalvosim ar pārsteigumu balvu. Nu, tad tagad varbūt kādi jautājumi. Es gribēju piebilst par sarkano grāmatu, ka uz sarkanajā grāmatā ļoti labi var iekļūt caur Sēnes LV, jo Edgars ir uztaisījis, ka tā piekļuve ir ļoti ērta. Labāk nekā pat caur to īsto pareizo saiti, kā uz sarkano grāmatu. Tā kā skatieties tur par sarkanā grāmata, iekš Sēnes LV, un tā jūs ļoti viegli nokļūsiet tur, ka jūs gribat nokļūt. Edgars varbūt var sīkāk pateikt, jo vienkārši, ja man tieši nav priekšā, tad man ir grūti varbūt paskaidrot kaut ko. Ko īpaši skaļot, tur, kur ir norādīts, ka par sēņu aizsardzību ir un kur lielajā galvenā izvēlē. Tu esi sarkanā grāmatu un uzrakstīts kaut kur, un tā vajag iet iekšā, un tā jau būs redzams. Ja kāds tur, kas ir tīniešā, bet nav. Un ir 2 variantos, ir sagrupētas sēnes pēc zinātniskiem nosaukumiem, pēc latiņu alfabetu un to alfabetu kārtība pēc zinātniskiem nosaukumiem, un arī otrs variants pēc latviskiem. Ir kaut kas, tur tagad bišķiņi palabots, es domāju, ka tagad vēl ērtāk ir. Tā kā lietojiet veselu. Jā, paldies, liels. Es nevaru redzēt komentārus, tāpēc, ka man šobrīd ir šērošana. Varbūt kāds var pateikt, kas mums ir komentāros, jo es redzēju, ka bija kaut kādas ziņas ienākušas. Un varbūt kāds grib izteikties un droši var slēgt mikrofonu. Tā, komentāros mums ir komentārs par Bruno Sareni, kas ir tumša un krāšņa ir bēšīga.
tāda piebilde par tādu Montina tuberosa, ka parazitē uz visu visbuļu sakneņiem, arī uz zilajām. Nu, ko? Tad vēl mums ir komentārs, ka ir atrasts plaušķērpis masveidā uz visiem apkārtējiem kokiem, meglēm. Noteikti bija ļoti iespaidīgs skats. Labi, paldies jums visiem. Tad es beigšu ierakstu un tiekamies nākamajā mēnesī.